Man tiešām milzīgs prieks, ka Baha Ziemassvētku oratorijas koncerti ir pārvērtušies par tādu īstu tradīciju, ka mēs varam visi būt kopā laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Ziemassvētki vienmēr nāk ar tādu zināmu stresu, jo ir visiem briesmīgi par daudz ko jārūpējas un ir obligāti jābūt ļoti priecīgiem. Un tad pēc Ziemassvētkiem vienmēr ir tāds brīnišķīgs atslābums, kad, manuprāt, šādu mūziku var patiešām ļoti novērtēt, izbaudīt, viņā patiešām iedzīvoties un skaisti pavadīt šo pusotru stundu kopā tādā priecīgā apcerē par to, ka pasaule ir viena brīnišķīga un skaista vieta. Tā, manuprāt, ir tāda galvenā ziņa, galvenais vēstījums mums no Johana Sebastiana Baha, ka neskatoties uz visām trauksmēm un problēmām un grūtībām un šīs pasaules arī ārkārtīgi dramatisko dabu, visam tam pāri ir beigās tāds gaišums, kurš piedzimst tieši visdziļākajā tumsā. Es mīļi jūs visus aicinu 28. decembrī uz Torņkalnu.